Tērpi mēdz būt dažādi – krāsaini, krunkaini, pūkaini, silti, paknapi vai atžkārni. Bet tie visi kalpo vienam mērķim – lai aizsargātu. Arī mums, it īpaši darba vidē, der padomāt par piemērotu aizsardzību. Virknē nodarbināto ikdiena saistās ar nepieciešamību nēsāt aizsarga apģērbu. Taču aizsarga apģērbs darbā neatšķiras tikai pēc krāsas, izmēra vai materiāla. Īpaša uzmanība jāpievērš darba specifikai un iespējamajiem riskiem, pret ko apģērbam jāaizsargā. Darbam ar ķīmiskām vielām noteikti nepieciešams citāds aizsarga apģērbs nekā strādājot ar motorzāģi vai metinot. Svarīgākie faktori, kas jāizvērtē, iegādājoties darba vides riskiem atbilstošāko aizsarga apģērbu, būtiskākais solis pareiza aizsarga apģērba izvēlē ir darba vides novērtējums. Tā tiks noteikti visi riska faktori, kas var apdraudēt nodarbinātos. Šajā procesā jāapzina arī dažādus papildu apsvērumus, piemēram, nepieciešamību izmantot atstarojošus elementus vai papildu kabatas. Uzmanība jāpievērš piktogrammām, kuras norāda ražotājs. Tās raksturo, pret kuriem darba vides riskiem tiek nodrošināta aizsardzība. Ja izvēlēsieties atbilstoši, mūsdienīgs aizsarga apģērbs var pasargāt no dažādiem darba vides riska faktoriem. Vienmēr nodrošiniet iespēju darba veicējam pielāgot apģērbu. Nodarbinātie labprāt valkās tādu apģērbu, kas būs ērts. Ir aizsarga apģērbi, kas aizsargā pret vairākiem riskiem vienlaikus, tomēr atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams papildu aizsarga apģērbs. Piemēram, ja reizēm jāveic arī metināšanas darbs, tam būs nepieciešama speciāla jaka, kuru ikdienā nēsāt nav vajadzība. Vienmēr atcerieties, ka arī aizsarga apģērbam ir nepieciešama regulāra mazgāšana un kopšana. Netīrs un novalkāts, tas vairs nespēs pilnvērtīgi veikt savu funkciju.